Labdien! Mani sauc Andris Rūmītis, pārstāvu ģimenes restorāns Hercogs, atrodos Mārupes pamatskolas skaistajā virtuvē, un šodien mēs gatavosim Cēzara salātu. Kāpēc Cēzara salāti? Pirmām kārtām bērni izvēlējās šo produktu, viņiem interesēja, un ģimenes restorānā Hercogs Cēzara salāti ir vispopulārākie salāti. Un starp citu, Cēzara salāti nav radušies Itālijā, bet Cēzara salāti ir radušies 20. gadsimta sākumā Meksikā, kurus ir pagatavojis itāļu emigrants. Šodienas praktiskajā nodarbībā mēs būsim 15 cilvēki. Visas sastāvdaļas ir rēķinātas uz 15. Cēzara salātiem noteikti ir daudz un dažādas receptes, bet es padalīšos ar savu recepti. Tātad es nosaucu sastāvdaļas, kas jums būs nepieciešams Cēzara salātiem. Pirmām kārtām tās ir lapas. Noteikti nepieciešams ir romiešu lapas vai little gem. Otrais jums ir vajadzīga maize, jeb maizes grauzdiņi. Maizes grauzdiņus mēs varam pagatavot paši. Tad, ko mēs liekam pie Cēzara? Vai tas ir bekons, vai tās ir vistas, vai tā ir garnela, vai mēs neliekam neko, mēs tikai sajaucām romiešu lapas ar mērci. Un mērce, kas, manuprāt, ir pats svarīgākais šajos salātos, mēs gatavosim paši majonēzi. Tas ir olas dzeltenums, olīveļa, ančovi, ķiploks, citrons sula, dižons sinepes. Un tā mēs pagatavojam majonēzi. Bišķiņ arī parmezāns siers beigās un dekorējam mēs ar, lai būtu jautrāk dzīve, ar ķirštomātiem. Tā, jā. Kur visi mēs viņam uzliekam bremzi. Pirmām kārtām mēs ņemam romiešu salātu lapas, mēs viņas nomazgājam un stāvus tā kā liekam bļodā, lai viņas nosinās. Ir tā, ka citiem patīk tie cietie kāti, citiem nepatīk, bet no paša apakšas nogriežu nost un lapas kopā ar to kraukšķīgo kātiņu es lietoju. Ar nazi visas meitenes staigājam uz leju turam, ja? Neejam šitā te pa virtuvi, ja? Tā būs ziepes. Jā, tā, rekur. Šitas te ir tā, tika bišķi. Šitāda apmēram apakšā mēs liekam nost. Tad mēs varam viņu. Ja tās lapas ir bišķi savītuši, arī labāk mēs viņas tā kā izmetam ārā. Un rekur mēs viņas bišķiņi izskalojam. Un šitā stāvus saliekam iekšā. Īstenībā te vēl viena niansi varam izdarīt. Mēs apakšā arī varam palikt papīru, lai viņš to visu uzsūc. Jo ja būs slapjas salātu lapas, jums tie salāti peldēs un nebūs labi. Tos cietās daļas pašas apakšas nē, bet šitās mēs saplēšam tādos mazos kvadrātiņos. Ja, nākošais. Un arī, lai viss nosusinās, ja. Nākošais tostermaizē vajag panniņu. Jā, to maizīti tā. Skatāmies, maliņas mēs apgriežam, bet griežam 9 kubiciņos. Ar eļļu ķiploku tā kā apsmērējam un 180 grādos uz 10 minūtes mēs liekam krāsnī. Tā ķiplokus vajag kaut kādas 5 daiviņas, un viņas vajag sarīvēt.
Jā, droši saspiežiet vēl to ķiploku droši. Šitajā eļā varēsiet iekšā to visu izdarīt. Domāju, ka tos grauzdiņus mēs varam ātrāk izņemt ārā. Profesionālajās virtuvēs, ja ļoti karsts, uzliek vai nu cimdu, vai nu miltus bišķiņu uzber uz maliņas, ja? Un tad jūs ziniet, ka te ir karsti tie grauzdiņi, jo kāds var niet, paķert, un tad būs, jā, miltus vienkārši uz malas. Tā, divas meitenes uz garnelēm nākam šeit, ja? Viņas ir iegrieztas un šitas jau ir izņemts ārā tā, kas tā viņiem zarniņi. Runājot par tīģergarnelēm. Tīģergarneles es ņemu jau iegrieztas, es viņas visas notīru, arī noņemu nost tās astes. Citi astes atstāja, man tas nepatīk, jo man tas traucē ēst pēc tam tos salātus, ja tā astīte ir klāta. Pēc tam mēs viņas olīveļļā un ķiploku sviestā vienkārši apcepam uz pannas. Lūdzu, nepārcepam, jo tad viņa būs sausa, cieta un garšos principā pēc visas. Katru pusi burtiski pār 10 sekundes, kamēr viņa ir sarkanīga, rozīga, kā garnele. O, jūs tik ātri nomizojāt? Jums jānāk Hercogā pa garneļu mizotājām. Turbo ātrums malači. Labi, šitas miskastē. Viņām jābūt, šitā būs, es domāju, gatava. Tādām, jā, zeltaini brūnām, jā, variet visus apgriezt riņķī, un tad mēs ieliksim sviestu un ķiplokeļu, jā. No šitā citrona vajag izspiest sulu. Cik spēks izspiedam un pēc tam to suliņu caur sietu. Es jau iešu sākšu putot. Mērcei visas sastāvdaļas. Olas dzeltenums, olīveļa, ančovi, parmezāns siers, ķiploks un citrona sula. Kā mēs to visu gatavojam? Sākam ar to, ka mēs gatavojam majonēzi. Olas zeltenums putojam ar mikseri un lēnām pievienojam klāt olīveļu. Pēc tam beigās mēs pievienojam ančovus, ķiplokus sakapātus un parmezānu sieru. Tā beigās pievienojam citronu sulu un sinepes un visu sajaucam. Tad meitenes jūs variet darīt tā, vajag re, kur ir ančovi. Viena, ja, tad nolej šķidrumu nost un viņas smalki jāsakapā tos ančovus ir, ja? Es pabeigšu, lai tev rokas nav jāķelē. Tad tūlīt atnes man mazu bļodiņu, kur mēs varam šitos ančovus ielikt iekšā. Un meitenes visu, ko mēs daram, uzreiz pēc sevīm visu vācam nost, ja? Kur visu griezām, novācam dēlīti, nomazgājam. Ančovus tagad griezām. Jā, tas ir ļoti svarīgi, ja jūs būsiet kādreiz virtuvē nonāksiet, ja? Iedomājieties, ka jūs pēc katras operācijas sev nenovāciet vietu. Nu, kas jums būs dienas beigās tur būs? Tā, ančovu mums ir. Respektīvi, mēs tagad taisīsim majonēzi. Kas ir majonēzi? Tas ir olas zeltenumi, tā ir eļļa un sinepes. Nu, mēs pat cik tagad esam vēl tālāk ejam uz Cēzara mērci, tad mēs vēl pievienosim ančovus, rīvētu sieru un bišķiņi arī ķiplokus pieliksim klāt, ja? Tā, es tagad kūšu olas zeltenumu. Olas zeltenumiem jābūt, lai viņi labāk kultos istabas temperatūrā.
Un tu tagad smalkā strūpa, kā lej to eļu iekšā, kur ņem. Jā, varam sākt ar šito, šitā būs labāk. Jā, centries bišķi uz centru varbūt, jā. Jā, labi, tagad ielējam to citronu sulu. Visu parmezānu mēs ieberam. Tā, un ķiploks vajadzēs tūlīt ielēst. Ķiploks sarīvēts ar eļu. Tā, kur ir ančā. Šitie te iet iekšā. Un kaut kādas 2 ēdamkarotes apmēram sinepsī. Kur ir salāti. Jā, var paņemt gatavu majonēzi, iemaisīt visu iekšā un visu. Tas ir bišķi vieglāk. Parmezānu sieru mēs sarīvējam. Pusi mēs tā kā ņemam, atstājam, ko mēs liksim mērcē, un otru pusi mēs bišķiņ izdekorēsim Cēzara salātus. To pabeidz rīvēt sieru, tad šito sieru mēs pārbaram mazākā. Tas, jā, mums ir mazāk šiten sieriņš. Šitas būs, kas būs dekorā bišķiņ pa virsu Cēzara salātiem. Ķiršu tomātus mēs nomazgājam un pārgriežam uz pusēm. Jā, ar vistas filēju mēs apcepam uz pannas un liekam cepeškrāsnī uz 10 minūtēm. Ar garšvielām pēc jūsu ieskatiem es šajā gadījumā lietoju sāli, ķiploku sāli un sviestiņu. Šits ir asnāts, šitā tedari. Un šitā mazā iet ārā. Jā, un vajag paņemt viņam hop, mazais baltumiņš un viņš iznāk ārā. Es tos baltums uzreiz lieku te stūrī. Visu, un tev 2 bļodiņas. Kaut gan vari tās arī nelikt bļodiņā, piemest tās mazās vilēņas šitien klāt, un neviens ar to nesakausies. Meitene ceps vistas filēju, ceps uz 2 pannām, jo ir nopirktas gan maziņas vistas filēņas, gan lielas. Jā, ceps olīveļā, sālīts, ķiploku sāls un pēc tam sviestiņš. Tā, kur man tā meitene, kas vistu griezīs, ja? Un vistiņu mēs varam griezt tādās šķēlītēs, ja? Mērci rūpīgi iecilājam salātos, tad servējam salātus šķīvītī, tad ir grauzdiņi, tomāti, parmezāns siers un tad vista, garneles vai kāds cits jūsu izvēlēts produkts. Es sadalu mērci un māksliniece Līva iecilās iekšā šo mērci romiešu lapās un tā top Cēzars. Vienkārši iecilā iekšā, jā. Galvenais viņus nemīts tā kā gaļu malto, jā. Viegli iecilā iekšā, lai viņas visas ir mērcītē. Es uzlikšu vienu salātu porciju, kādai viņai būtu jāizskatās. Es tagad servēju romiešu lapas, kuras ir iemasētas ar Cēzara mērci. Māksliniecei, kā bija vārds? Mākslinieci Līvu jums vajag īstenībā, lai Cēzara kvalitatīvi būtu virtuvē. Tad es, jā, paņem rekordu. Man patīk, ka kaut kāds bišķiņš sarkanumiņš, mazliet kaut kādus tomātiņus. Jā.
kādu grauzdiņu. Un es balsoju, jā, kad ieliekam bišķi 2 garnelītes un mazliet vistiņu. Man patīk miksiņš, tā kā šitas varētu būt tāds Cēzara salāts. Skola dodas dzīve ienāk skolā. Rinda. Beigās, jā.